Esiet sveicināti, klausītāji! Mani sauc Dace Vintere, un šis ir raidieraksts Kas notiek medicīnā? Šodien mūsu sarunā pievērsīsimies plašākam skatam, kas notiek medicīnas nozarē valstiskā līmenī. Kādas pārmaiņas piedzīvo veselības aprūpes sistēma? Kādi ir šī gada galvenie sasniegumi, izaicinājumi un arī nākotnes mērķi? Un kā sadarbojas trīs galvenās institūcijas, kuras ikdienas nosaka veselības politikas virzienu un tās īstenošanu praksē. Un tāpēc šodien uz raidījumu, protams, trīs cilvēki, kas jau iepriekšējā sezonā bija Kas notiek medicīnā raidierakstā, bet šoreiz tiešām liels lepnums redzēt, ka jau trīs visi kopā, tādi lielākie vaļi mums veselības nozarē. Un tas, protams, būtu Hosams Abumeri, veselības ministrs, labdien! Juris Gaiķis, Latvijas Digitālās veselības centra vadītājs, labdien! Un Āris Kasparāns, Nacionālās veselības dienesta direktors. Labdien! Labdien! Vispirms paldies jums liels, un tiešām es tā jūtos ļoti pagodināta ar to, ka jūs visi trīs sēžat viens otram līdzās manā raidierakstā. Un tāds pirmais jautājums, pirms mēs jau ķeramies pastīties, kas tad bijis, tā kā mēs esam gada nogalē, tā kā atstīties uz gadu, uz nākamo gadu, tas viss būs. Bet varbūt sabiedrībai mēs varam paskaidrot, ar ko katra no šīm iestādēm atšķirās, kādas ir tie galvenie fokusi, lai sabiedrība saprot īstenībā, ko katra iestāde, kur jūs vadat, tad dara īstenībā veselības nozares vārdā. Varbūt sākam uzreiz pa labi. Visprecīzāk būtu sākt no politikas, tālāk biznesa, un tad digitālās veselības centrs ir tas, kas to visu digitalizē un padara iedzīvotājiem pieejamu. Tātad digitalizācija, labi, ejam tālāk ministrijā. Man liekas, kā Juri pareizi minēja, tad vispirms mēs esam visi veselības ministrijā, tā kā veselības aprūpes sistēma, tad viena nozare. Bet ir politiskais, vadītājs, kas ir savu redzējumu, kurš var virzīt konkrēta politika ātrāk nekā, piemēram, otro vai trešo prioritātes, bet tā paša laikā mēs strādājam kopā un jebkuras lēmums, kur politiski mēs pieņemsim, tad ir jābūt finansējums un otrais jābūt iestādi, kas to realizē. Un šajā gadījumā, veselības ministrs uzskatā, un šobrīd tas ir mans redzējums, ka digitalizācija veselības aprūpē ir jābūt straujāk un jābūt tā sistēma, kas katru gadu kaut kas jauns attīstas un tā tālāk. Tas nozīmē, ir jābūt arī finansējumu un jābūt arī iestādi, kas realizē. Šobrīd mums ir digitālais veselības centri, kas ir dibināti jau no šo gada janvāri, sāk strādāt ļoti aktīvi, un es domāju, ka ik pa laikam mēs varam iet ārā ar kaut kādi jaunumi, kas varētu atvieglot Latvijas iedzīvotājiem un Latvijas, kas lieto veselības aprūpes sistēmu ikdienas dzīvē. Un Nacionālais veselības dienests. Un Nacionālais veselības dienests, ministrs pieskārās naudas maka turētāji var būt valsts apmaksātiem pakalpojumiem, un tā pamat darbība tiešām saistīta ar pakalpojumu nodrošinājumu, pakalpojumu pieejamību veselības aprūpes. Darbs ar ārstniecības iestādēm, šo pakalpojumu plānošana, iepirkšana no ģimenes ārstiem, no poliklīnikām, teikšu tā, ārstniecības iestādēm un tas pēdējais lielais posms slimnīcām, teiksim tā. Un, protams, arī viss ar šo organizēšanu saistītie visi jautājumi, īstenošana, tālāk jau ministrijas izvēlētās politikas, kur tas nākošais posms, ja mēs pa mums trīs runājam, tad tiešām arī strādāt pie procesiem, kā būtu jāorganizē pakalpojums un tālāk jau tad digitalizētāji to, ko var digitalizē un atvieglo mums to ikdienu. Brīnišķīgi. Tātad atbildības esam sadalījuši, kā teikt, šajā visā. Un tagad, tūlītās jau dzindzina mums tie Ziemassvētki, jaunais gads jau tūlītās, un te būs jāskatās, kas tad katram tajā 2025. gadā ir gan bijis. Gada sākumā runājām gan ar ministru kungu, gan arī ar Juri mēs runājām jau gada sākumā. Tur gan bija sanāks raidieraksts par to, ko tad mēs nākamajā gadā izdarīsim un kas tad būs. Un tad varbūt varam paskatīties tiešām uz to 25. gadu, kādi ir bijuši tie izaicinājumi, varbūt salīdzinoši ar gada sākumu, šo mirkli, ar ko tad mēs varam palapoties katra no jūsu iestādēm. Varbūt šoreiz no otra gala. Āri, varbūt sāc tu? Gadu iesākām
šogad iesākām kā mums katru gadu tas budžets daudz, protams, ietekmē ar tām lietām, ko papildus esam iekļāvuši medikamentu jomā, piemēram, šogad. Bet mūsu konkrētais redzījums, varbūt, par ko es arī gribēju mazliet atskatīties, bija par veselības aprūpas pakalpojumu pilotprojektiem, ko jūs saprotat kā laboratoriju. Diezgan pēc tam izķidājām arī citos raidierakstos, kur mēs skatījāmies pat projekts atsevišķi, un tas tāds ļoti veiksmīgi liekas aizgājis. Gribas teikt, tā kā šis gads, šogad ar konkrēti ar šiem projektiem arī lielākais darbs ir bijis līdz gada vidum vairāk ar atlasi, ar visām šīm procedūrām, un gada otrā pusē jau mēs redzam tiešām veiksmīgi tiek īstenoti vairāk projekti, tiešām, kurš pašiem šķiet, ka atsevišķiem no tiem tiešām tā pievienotā vērtība varētu būt tālāk jau pietiekoši liela. Mēs esam strādājuši projektos ar pacientu uzrunāšanu, vairāk pašu iesaistīšanu. Mēs esam strādājuši ar nosūtījumu digitalizāciju, kas droši vien atsevišķa tēma vēl būs, bet vairāk skatoties no tā, kādas ir tās indikācijas, kad konkrēti pakalpojums būtu jāsaņem vai jāprioritizē, teiksim, kas arī noteikti tiem, kam visvairāk šo pakalpojumu visātrāk arī vajag, palīdzēs tiešām to rindu pamatotāk veidot ar tiešām dažādu arī medicīnisku pakalpojumu attīstību, vērtībā balstītiem pakalpojumiem, bariatrijas operācijām, piemēram, kas tālāk jau ietekmē konkrēta operācija, bet tālāk ietekmē gan cukura diabēta slimniekus, primāri jau kardioloģijas jomu, arī sirds veselību un tam līdzīgi, kur mēs skatāmies, kā viens šis, teiksim, pakalpojums tālāk jau dod pilnīgi citu pienesumu uz rezultātiem pacienta, tad tālākajā, teiksim, dzīvē gaitā. Šobrīd laboratorijā laikam tāds vidusposms vēl nav noslēdzošais, vai ne? Vēl 26. gads. Es gribētu teikt, ka tāds pāri jau uz noslēdzošo posmu, tie termiņi mums ir nākošā gada pirmā ceturkšņa beigas, vairāk marts, jau aprīlis varbūt, bet es teiktu, ka jau šobrīd ir daudz teiksim tā, skaidrāks, kas kurā projektā tiešām ir tās labās lietas, ko mēs varam izmantot un virzamies uz noslēgumu. Tāpat daudz esam strādājuši pie pakalpojumu organizācijas procesu sakārtošanas, kas mums varbūt tādā vidējā termiņā, ilgākā termiņā noteikti uzlabos pieejamību. Ja mēs skatāmies, ka daudz, protams, ir jautājums ir par finansējumu, bet tomēr situācijā, kurš budžeta situācija ir tāda, kāda viņa šobrīd mums ir jādomā iekšēji arī jārisina kopā ar ministriju tie jautājumi. Esam strādājuši pie tā, kā padarīt varbūt visaptvarošāku apmaksas sistēmu, ne tik sadrumstalotu kā šobrīd, lai ir skaidrāki nosacījumi pakalpojumu sniedzējiem. Mēs skatāmies uz ambulatoriem pakalpojumiem, kā tos padarīt tuvākus, īpaši reģionos, tuvāk pieejamus iedzīvotājiem. Virzīsimies arī uz šo pakalpojumu atlasēm, tā kā tādus ieliekam šobrīd varbūt pamatakmeņus tiešām tādā vidējā termiņā, kur mums pieejamībai noteikti būs uzlabojumi. Labi, par to turpināsim droši vien pie 26. gada, jo arī tāds man būs jautājums. Secīgi, protams, mums tālāk būtu ministrija, bet man ir sajūta, ka valsts augšgala mums ir šajā jautājumā jābeidz, tāpēc varbūt, Juri, kā ir jums 25. gads, janvārī sākāt, cik tālu esam tagad? Tiešām jāsāk ar to, ka janvārs bija tas brīdis, kad ir dibināts Latvijas digitālās veselības centrs. Un jau ziņās jau daudz dzirdēts. Jā, un tieši janvārī jau pirmie digitalizācijas projekti, protams, tie ir pārņemtie, bet tāpat tas jau ir Latvijas digitālās veselības centrs, kas nodrošina elektroniskās receptes, tikai elektroniskās receptes. Projekts ļoti sevi ir attaisnojis un pierāda to, ka digitalizācija ir nepieciešama, tieši digitālā transformācija medicīnas aprūpes procesā. Tiek izslēgtas kļūdas digitālajā vidē, tiek vākti dati, statistika apkopota, kā rezultātā var arī pieņemt kvalitatīvus, uz datiem balstītus lēmumus. Ir izstrādāta nozares augsta līmeņa digitālā mērķa arhitektūra, paredzot vietu katram šim procesam jau digitālajā arhitektūrā, kā arī
arhitektūrā ir paredzētas vietas gan arī veselības aprūpes iestādēm, gan arī dažādiem privātajiem izstrādātājiem, kas nodrošina savukārt digitālus pakalpojumus jau speciālistiem pielāgotus, kā arī iedzīvotājiem pielāgotus digitālus procesus un pakalpojumus. Nākošais, kas ir obligāti jāmin, esam uzsākuši pāreju uz digitalizāciju veselības aprūpes procesā, kas ir nosūtījums un pieraksts. Pirmais posms ir sācies tikko 20. novembrī. E-veselībā ir pieejami pilnīgi jauni digitāli nosūtījumi, ļoti ērti izrakstāmi arī digitāli šajā pašā e-veselībā, kā arī, protams, katras ārstniecības iestādes lietojamā informācijas sistēmā. Kā es teicu, tas ir pirmais solis, nākošie projekti jau ir nākošajā gadā paredzēti, turpinājums, līdz mēs aizējam viens nosūtījums, viens pieraksts. Tādējādi realizējot šo projektu pilnībā, tas mērķis ir padarīt pakalpojumu ātrāk pieejamu, izslēgt dažādas kļūdas arī šajā nosūtījuma izrakstīšanas procesā, precīzi norādot gan speciālistu, gan arī nepieciešamo konsultāciju vai procedūru, tādējādi izslēdzot kaut kādas kļūdas pēc tam pakalpojumu sniegšanā un, protams, mazinot rindu, kas šobrīd tiek mākslīgi veidot vienam cilvēkam, piesakoties vairākās vietās, saņemt pakalpojumu. Tādējādi arī bieži vien neatsakot šo pakalpojumu, kad jau ir saņemts kaut kādā citā vietā pakalpojums, kā arī šis viss tiešām neļaus mākslīgi veidot rindu. Pēc statistikas ārstniecības iestādes nevarēs teikt, ka mums ir ļoti lielas rindas, bet viņas tiešām ir fiktīvas, tāpēc, ka tas ir reāli neaizies cilvēks uz to vietu, bet pieraksts paliks. Jā. Bet ir ļoti svarīgi arī minēt, ka tu strādā arī pie vairākiem projektiem paralēli. Nav tā, ka tu dari vienu lietu. Nē, tas ir tas, kas būs nākamā gada, ko uzsāk šogad. Bet vienam ir vēl daudz lietas iet. Parunāsim par 26. gadu vēl registri, kas tur vēl nav, neiet slimnīcas sistēmā, būt kā vienota, tad daudz lietas viņi dara. Tā kā nav tā tikai strādā visi centru uz vienu projektu noteikti. Vēl varbūt kaut ko? Tas ir, ko ministrs runā, tas jau ir nākošā gada projekti visi, kuri, protams, tiek iesākti šogad, pētīti šie pamatdarbības procesi, pēc iespējas tos digitalizējot, veicot digitālo transformāciju. Un te tiešām ir jārunā par to, ka digitālā transformācija nav vienkārši padarīt elektronisku kādu procesu, bet jau arī strādāt pie paša pamatdarbības procesa, lai tas tiktu nodrošināts bez kļūdām un attiecīgi digitālajā vidē. Diezgan daudz, man liekas, mēs šajā gadā esam veselības nozarē vispār pievērsuši uzmanību gan presē, gan sabiedrībā. Visu laiku esmu vainīgs. Kā ieslēdz ziņas, tā redzam šīs sejas, redzam šos jautājumus, bet būtiski jautājumi, protams, arī, kaut kas iet uz priekšu. Noteikti daudz iet uz priekšu, kā abi kungi šeit minēja, kā visi strādā pilnvērtīgi 24/7, piemēram, viņu centra, un šeit arī tāpat. Nav tādi joki, ka mēs nestrādājam, bet, protams, sistēma ir diezgan ļoti sarežģīta sistēma mums ir. Un kāpēc? Tā Covid laikā bija tikai strādāt un risināt Covid pandēmijas problēmas, nebija iespējams daudz lietas risināt. Protams, ir finansējuma trūkums, kur mums bija hroniski, bet arī nevar izslēgt, ka pēdējā laikā arī mums finansējuma tomēr ir labāk nedaudz. Ja? Ar visu to, ka mums trūkums vēl joprojām ir, mums apmēram 300 miljonu eiro pēdējie 2 gadi ir papildus sistēmā. Ja? Tas ir maz kopumā, ja? Jo mums vajag miljardu kopumā, lai būtu, piemēram, Igaunijas vai Ziemeļvalsts, piemēram, līmenī. Ja? Bet kopumā ar to finansējumu, kas mums ir, mēs arī darām paralēli daudz lietas. Pirmais, piemēram, no projektiem, ko šogad no 1. janvāra tika realizēt, ir medikamentu cenu reformu
uzsenojumu mainīšanas, kur, teiksim, mēs redzam, ka 70% no Latvijas iedzīvotāja to medikamentu cēnu ir samazinājumi pa 15–20% kopumā. Protams, ir viena daļa, varbūt nejūt to samazinājumu, īpaši cilvēki, kuri pērk to medikamentu ap 10 eiro, bet, protams, ir arī viena 10%, kuri no iedzīvotāja jūt bišķīti dārgāk, jo ir 75 centi ir farmacētu pakalpojumu, kur tagad nākamā gada, ja mēs runāsim uzreiz par 26. gadā, tā kategorija medikamentu cenas ir 10 eiro, 75 centi vairs pacienti nemaksās, maksās valsti viņu vietā. Tas, man liekas, ir ļoti būtiski. Otrais, mēs arī daudz lietas mēs mainījām, arī, kas ir saistīti ar medikamentu pieejamību. Ja? Teiksim, mēs mainījām ZVA, Zaļo valsts aģentūras, daudz birokratiskais lietas, arī NVD arī daudz lietas, arī veselības inspekcija, lai atvieglo arī gan iedzīvotāji, piemēram, iesniegumu, gan iedzīvotāji, piemēram, ja viņi prasa, lai kompensētu kādu medikamentu, mums arī ir izstrādātu sistēmu, kur ir pacienti, kur ir ļoti retas slimības, kur ir medikamenti, kur nav reģistrēti kompensējumi medikamentu saraksti, ir iespējams konsīlijas no 3 universitāti klinikā, ja viņi lems par konkrētu medikamentu, tad NVD ir iespējams atrast finansējumu un nopirkt un atbalstīt. Man uzreiz par šo arī tikko lasīju par to, ka arī no ārvalstīm ir plānots, vai tas arī varētu samazināt? Tas arī ir nākamais jautājums, jā. Tad mēs arī esam, piemēram, šogad arī, kā arī minēja, tas arī saistīti ar mūsu lēmums, politiskais lēmums, ka mēs izvirzījām, piemēram, papildus finansējumu, kas bija paredzēt šogad, man liekas, vairāk nekā 20 miljonu eiro, vairāk aizgāja, piemēram, kompensējumu medikamentu sarakstu paplašināšanā. Mēs varam pateikt, ka, piemēram, ar 23. gada rudeni, un tagad mēs esam 25. gada rudeni, mums ir apmēram 100 miljonu eiro klāt. No 221 miljonu budžeta kompensējumu medikamentu uz 320. Kāpēc mēs virzījām politiski, mēs nolēmām, ka mēs gribam kompensēt vairāk medikamentiem, no 50% uz 75% valsts kompensē daudz medikamentu grupas. Tāpat arī mēs kompensējam, piemēram, 75 centu iedzīvotāju šogad, lai viņi nemaksā otra 75 centu no eiro 50. Mēs mēģinājām visu laiku meklēt risinājumu, kā mēs varam arī finansiāli maksimāli atbalstīt iedzīvotāji, kur katru dienu vai katru mēnesi ir jātērē daudz par medikamentiem un par veselību. Jā. Tas ir ļoti, ļoti būtiski, man liekas. Un, protams, ļoti būtiski mēs arī uzsākam šogad diskusiju jau visu vasaru par slimnīcu tīklu reorganizēšanu. Un šeit ir ļoti būtiski iedzīvotāji vajag saprot, ka mēs neplānojam taisīt ciet kādu slimnīcu vai kādu veselības iestādi. Mēs esam arī strādājam ļoti būtiski ar ģimenes ārstiem. Mēs no šogad tik piešķirt ģimenes ārsts, piemēram, 3. darbinieks, kur ir ļoti būtiski, lai būtu pieejamības pie ģimenes ārsta, ģimenes ārsta arī būtu kāds 3. darbinieks, kas var sazvanīt ar iedzīvotājiem, aicināt uz skrīningu vai sako līdzi viņu ikdienas jautājumiem. Mēs arī strādājam, piemēram, vēl kopā ar digitālo veselību par vienota sistēma 3 universitātes klinikas, jā, tā dati, apmaiņas starp slimnīcām. Uzsākam ļoti būtiski ievadīt dati par onkoloģijas registru. Jā. Es runāju par visam lietām, ko es kā ministri iesaistu šo gadu. Jā. Mēs esam, protams, arī vēl turpināsim strādāt ar to tīklu sakārtošanu, jo mērķis ne tikai paskatīt, vai ir darbinieki uz vietas vai nav, kā, piemēram, valsts kontrole pierāda, ka mums ir daudz ārstu, kur strādā paralēli konkrētu stundu vairākas vietas. Jā. Mums ir mērķis kvalitatīvs pakalpojums, un iedzīvotāji labāk uzzināt, ka uz vietas ir speciālists, kas var piedāvāt kvalitatīvs pakalpojumus un nebūt pēc tam komplikācijas vai arī var pāroperēt vēlreiz. Labāk nekā tā, kā pakalpojumi ir, bet viņš nav pieejams faktiski. Jā. Man liekas, ka tas šogad mēs daudz lietam izdarījām tāda veida, ko arī minēja. Iespējams, ka, piemēram, tas finansēšana modeli, ka pēc tam būs slimnīcas vai ambulatorijas prakses, viņš varbūt nedod uzreiz rezultātu nākamā gada, bet ilgtermiņā tas arī dod. Un mēs turpināsim vēl strādāt šogad arī ar farmācijas nozarei, un mēs gribēsim arī ieviest tādu arī griestu, cik varētu farmācijas pakalpojumu būtu
Paralēli arī notiks saruna ar ārstbiedrības, ar farmācijas un ar māsu biedrības un ar vecmāšu pārstāvjiem, lai vienkārši viņu funkcijas būtu plašāk, lai būtu pieejami, lai būtu ātrāk, lai tiktu pie specialistu, tad ir skaidri, ka medmāsas un vecmāti ir jābūt plašāk funkcija, plašāk lomā. Jā. Un to arī mēs sākam šogad ieviest. Tā kā es esmu, kā es teicu, pagājušajā reizi pie jums, ka ir lietas, kas var parādīt 2-3 gadu laikā. Ir lietas, kas parāda katru gadu pa bišķīti. Piemēram, digitalizācija. Mums stratēģija ir uz 4-5 gadiem. Tas nav jautājums, pa vienu gadu centri var realizēt visu līdz 29. gada. Mums ir plāni, mums ir stratēģija katru gadu, kas varētu realizēt. Piemēram, jā. Tā. Šeit jāmin par stratēģiju vēl tas, ka šī brīža apstākļos, kad attīstās visas tehnoloģijas, nevar uzrakstīt pavisam ilgtermiņa stratēģiju, jo tas viss mainās. Ļoti ātri, jā. Un stratēģija ir jābūt pilnīgi dzīvai. Bet ko es gribēju pie ministra teiktā vēl pie tā apjoma, es gribēju nedaudz statistiku minēt, kas ir diezgan iespaidīga, tad, kad tiešām redzam digitāli to visu. Mums ir 1,5 miljonu recepšu mēnesī tiek izrakstīti. Mums ir 20 000 nosūtījumi pie speciālistiem uz konsultācijām dienā tiek izrakstīti. Tas ir milzīgs apjoms. 400 000 apmēram līdz 500 000 ir laboratoriskie izmeklējumi veikti. Vienkārši tas apjoms ir tik milzīgs, ka neviens nevar iedomāties, ka kāds strādā tā sistēmā ar miljoniem, vai ne? Tieši tā, un visiem šiem cilvēkiem ir jānodrošina pakalpojums. Un tas ir ne tikai ārsts, bet arī tā tiešām gan finansēšanas modelis ir jāveido, pakalpojumu pirkšanas modelis tā, lai tas būtu ērti pieejams, kā arī to visu tiešām digitalizēt un padarot vēl ērtāk pieejam, jo tas tiešām ir milzīgs apjoms, kas mūsu veselības aprūpes sistēmā notiek. Un tie ir tikai daži no skaitļiem, neskaitot 100 000 mēnesī slimības lapas tiek izrakstītas. Tas ir apjoms, tātad katrs ir bijis pie ārsta no šiem cilvēkiem un patērējis ārsta laiku, un tas viss ir līdz pirmsākumiem jāizšķetina, lai neietu cilvēkam, nebūtu nepieciešamība pēc receptes, pēc slimības lapas, bet viņš būtu vesels un strādāt. Jā, tiešām skaitļi ļoti iespaidīgi, bet mēs jau tajā sarunā jau arī viens jau, tā arī ir, mēs nevaram skatīties, ka uz esošo punktu īstenībā šodien jau ir pagātne, vai ne? Mums ir jāskatās jau uz nākotni un gribētos cerēt un domāt, ka tomēr kaut kā tos rezultātus redz arī tajā brīdī, kad tas notiek. Presa vismaz paziņo, vai vismaz kaut kur var dzirdēt, jā, 26. gads tūlītās, jā, un uz kurien tad mēs skatāmies un virzamies tieši nākamajā gadā. Tā kā, kurš šoreiz mums sāk? Juri, varbūt sāk. Bet pirms mēs ejam pie 26. gadā, es domāju, ka arī var minēt, ka mums ir uzlabo arī skrīningu aptveri Latvijā. Mums, piemēram, krūtu vēzis skrīningi ir pēdējā pusgadu, agrāk mums bija 35%, tagad mēs esam tuvu cik procentu? 50 plus pirmā. Jā, tas ir diezgan labi, ka mēs aktīvi runājam. Gada sākums, bet pilnu gadu skatīsimies, bet jā, protams, profilakse, skaidrs, ka tas dod tas arī ir prioritāte šogad vairāk, jā. Mēs strādājam kopā, visi kopā, viņi arī gatavo arī sistēma nākotnē, lai arī digitāli tas visi būs. To notika, jā, lai brīdinātu un aicinātu, ne tā kā šobrīd gaidām vēstuli, kad sūtīt NVD, jā, uz to arī viņi strādāja. Tāpēc es saku, tā sistēma nav tā, ka mēs beidzam 100% šogad kaut ko un uzsākam kaut ko. Mēs turpināsim to darīt un strādāt. Jāinformē pilnīgi, sabiedrību, jo nesen tieši tāpatās arī īstenībā ir arī, kas notiek medicīnā, raidieraksts bija, mēs bijām vienā paneļa diskusijā, kur pat ārsts saka, ka es gribētu, lai man tur atnāk atgādinājums, ka man jāizskrien un ārsts saka, bet ir jau. Tā kā tas nozīmē, ka informācijai ir jābūt apritē, sabiedrībai ir jāzina, sabiedrībai ir jābūt informētiem. Tā kā, bet vienalga, ķeramies 26. gads, Juri. 6. gads izaicinājumiem bagāts būs gads. Tieši tā, iepriekš jau runājām par e-nosūtījumu, tad kā attiecīgs turpinājums ir iedzīvotāju portāls jaunā izskatā, ieguvis iepriekšējā gada dizaina balvu, kā labākais dizaina risinājums. Uz tādu mēs arī ejam, ērti, ātri lietojamu, protams,
jāpiepilda ar saturu, tas ir pats galvenais, bet ar kaut ko ir jāsāk. Līdz ar to gada pirmajā pusē plānos ir jauns ērts iedzīvotāju portāls, kur katram ir savi veselības dati pieejami. Nākošais posms attīstībā ir vienotais pieraksts ar kalendāru pieejamu uz valsts apmaksātiem pakalpojumiem, lai cilvēks var izvēlēties sev ērtā laikā, ērtā vietā pieejamo pakalpojumu. Nav jāapzvana visas medicīnas iestādes un jānoskaidro ērtākais laiks. Attiecīgi no saraksta izvēlās sev tuvāko vai ātrāko pieejamo laiku. Būtisks darbs ir, un tas ir tāds arī, ko Digitālais veselības centrs ir notestējis savas spējas tieši izstrādāt, kas nekad nav bijis valsts pusē, izstrādāt kādu risinājumu. Tas ir pieminētais datu apmaiņas platformas starp lielajām slimnīcām, kas būs ne tikai veselības ieraksti, bet arī jau medicīnas ieraksti, visa medicīnas dokumentu aprite starp lielajām 3 slimnīcām. Tas ir mūsu pašu izstrādāts risinājums, nodrošinot ātru operatīvu informācijas apmaiņu, it sevišķi tad, kad, ja bērns ir izaudzis, viņš ir nokļuvis jau, diemžēl, pieaugušo slimnīcā, tad tā visa informācija arī šajā platformā ir paredzēts operatīva aprite, kā arī ļoti būtisks aspekts šajā platformā ir konsīlija iespējamība. Ar iespēju pieslēgt jebkuru speciālistu, un īstenībā no jebkuras Eiropas valsts, kur viņš var autentificēties mūsu sistēmā ar kvalificētiem līdzekļiem. Līdz ar to operatīvi var pieslēgt video zvana režīmā, konsīliju sasaukt pa visu Eiropu, kādā konkrētā gadījumā, protams, arī pašu pacientu piesaistot jau šai sanāksmei, šim konsīlijam. Lieli plāni 26. gadam. Tā ir tikai daļa no visiem plāniem, neskaitot daudz projekti, kas ir uzsākšanas stadijā, jauns ārstniecības personu reģistrs, jauns veselības aprūpes iestāžu reģistrs. Pilnīgi jauns pasākums ir dzimumšūnu reģistrs, kas ir plānots uzsākt, realizēt, lai arī šī informācija, ievērojot visas nepieciešamos slepenības, īpaši jūtīgai informācijai, lai notiktu aprites starp šīm klīnikām, kas nodarbojās ar dzimumšūnu mākslīgu apaugļošanu. Tā kā, jā, tā ir tikai maza daļa no visiem projektiem, kas ir paredzēti. Lai turpinām, varbūt atkal beigsim. Es domāju, ka Āri un pēc tam viņi runā daļa no tās plāni, kas mums ir. Āri. Jā, paturpinot, nākošais gads mums gan es droši vien iesākšu par to kopumā lielajiem, varbūt arī virsrakstiem mātes un bērni, tās vairāk demogrāfiskas gads, kur mums arī papildus finansējums pieejams, paturpinot pēdējo teikumu par mākslīgo apaugļošanu. Es domāju, kopumā uz demogrāfiju skatoties mums tāda interesanta statistika, uz ko mēs arī no NVD puses atskatāmies pēdējos gadus. Jau šķiet katrs 20. Bērns mums bija dzimis patiesībā caur mākslīgās apaugļošanas procedūrām. Tā kā tie ir noteikti motivēti vecāki, motivēti pāri, kas izvēlas šo, un nākošais gads ir, piemēram, paredzēta attīstība arī paplašinot iespējas vēl vairāk izmantot. Tā kā es domāju, tas tāds ļoti labs pasākums par demogrāfiju, par mātes bērna veselību runājot. Mums daudz papildus pakalpojumu apjoms tieši bērnu pakalpojumiem. Es jau iesāku arī, viens ir tas, ka ir finansējums, ir apjoms, otrs, ko mēs darām, mēs šos pakalpojumus dalām vairāk atsevišķi, šobrīd skatīsimies uz viņiem, un arī par tām atlasēm, ko runāju, teiksim, to vidējā termiņā, ko mēs redzam, kā iet uz priekšu papildus pakalpojumus izvēloties, prioritāti dot bērniem, tā kā tas tiešām iezīmējas vairākas tādas pozīcijas, kas ir tieši uz demogrāfiju, uz mātes
bērna veselību vērstas. Medikamentu kompensējumā, medikamentu attīstību arī skatāmies uz retajiem, skatāmies uz tieši medikamentiem, varbūt vairāk bērniem, kas paredzēti, kur mēs varam plašāk apmaksāt arī šī sadaļa. Un, jā, tad jau tas, kas izskanēja, varbūt tāds no lielākajiem ir šis farmaceitu pakalpojuma atvieglojums arī medikamentiem līdz 10 eiro. Un, protams, skatāmies, kā mūsu pilotprojekti beigsies. Jā, tad tā pavisam noslēguma fāze gada sākumā ļoti gribam turpināt. Esam arī iezīmējuši tās iespējas, kā no šiem pilotprojektiem tālāk jau kopumā varbūt visā veselības nozarē attīstīt šīs atsevišķās lietas, ko esam iesākuši. Un tur tiešām redzam ļoti labus projektus, ļoti labus kandidātus. Jā, vēlreiz uzsverot tiem pašiem nosūtījumiem, mēs ļoti skatāmies, piemēram, par to, kā vairāk šīs indikācijas jau iekļaut nosūtījumos, lai ir mērķētāk un tiešām ātrāk tiek pie pakalpojuma tie iedzīvotāji pacienti, kam tas ir vajadzīgs ātrāk. Tā kā visas šīs lietas no mūsu puses, jā, un daudz, protams, skatāmies arī uz digitalizāciju kā palīgu. Arī, protams, mums arī tā interese, tur Gaiķis kungs minēja par to pašu caurspīdīgumu, ko mēs redzam ar zāļu reformu, ar recepšu, jau jāskat tā pilnīgāko elektronizāciju, jā, iesākām sen, bet, mēs tāpat šobrīd redzam, ka viena daļa, tagad jau viss, tieši tā bija viena daļa, kas tāpat papīra apritē bija, kur, teiksim, ja mēs kompensējam medikamentus, ja pilnīgi visi mums bija pieejama šī informācija vairāk, tad skatāmies arī ar šo farmaceitu pakalpojumu kopumā plašāk, mēs varam vērtēt nozares lietas un nākošgad grasamies vairāk tiešām strādāt uz to, pirmkārtām, jā, caurspīdīgumu, kā mēs redzam, kas atsevišķos procesa posmos varbūt strādā vairāk pat arī nestrādāja, kur mums tie uzlabojumi ir vajadzīgi. No tā droši vien nav jābēg, nav jākaunās. Tas ir jāizmanto, šī informācija ir jāizmanto, lai tālāk jau attīstītu, uzlabotu pakalpojumu iedzīvotājiem. Tā kā mēs redzam arī ļoti šo digitalizāciju noteikti kā papildus datu avotu, papildus grūdienu, lai veiktu daudz dažādus uzlabojumus pakalpojumu pieejamībā un kvalitātē pilnīgi noteikti. Jā, es domāju, ka tieši tā tas mums ir 34 miljoni plus, man liekas, būs 5 miljoni tolīt ģimenes ārstiem, ap 40 miljoni eiro klāt. Lielā mērā, man liekas, arī minēja galvenais mātes un bērnu veselības uzlabošanai. Viņš varbūt neminēja par to, ka mums ir papildus testi, jaundzimuši, lai atklātu laicīgi retas slimības, diagnostikā, jā. Tas arī nāk klāt. Jā, tas skrīningi, jā, lai būtu bērniem. Un, protams, ir ļoti būtiski, mēs arī strādāsim ar to atkal jautājumu par medikamentiem pieejamības, par retas slimības medikamentiem. Tas ir ļoti arī būtiski, no tā nauda ir jāmeklē, kas ir nākamais medikaments, kas ir ļoti būtiski, vajag iekļaut. Tas ir viens jautājums, bet, protams, mums paralēli ir jārunā tagad par izglītību, tad mēs esam maksimāli tagad atbalstām visi mediķi, kas beidz medicīnas studijas un grib turpināt rezidenti. Tad rezidenti tagad šobrīd gandrīz 99% tiek apmaksāti no valstī. Un mēs mainījām sistēmu, ka rezidenti var būt arī pēc, cik ir pieprasījums no nozare, no slimnīcas un specialitāti arī skaitu arī sadalīt, jo mēs zinām, ka 5 gadu laikā mums ir jāmēģina kompensēt ātri, lai nebūs liela bedrīte, jo šobrīd mums trūkst cilvēki, kas strādā. Mēs turpināsim investēt laukos, tāda nozīmē medicīnas iestāde koppraksi, ja var veidot vairāk nekā šobrīd, jā. Mums ir plāni, ka nākamā gada Cēsis varbūt uzsākt to koppraksi. Zinu, ka ir Rezikņu novads. Tāpat arī tā finansējuma, kas nāk lauku ģimenes ārstiem, tā ir papildus finansiāla motivācija, lai arī jauni ārsti bija gatavi pārņemt no kolēģi, seniors to praksi. Un šogad arī mēs uzsākam daudz pabalsti, kas nāk no Eiropas projektiem, lai vienkārši motivē jauni ārsti gan mobilizēt no lielas pilsētas uz mazāko, un gan arī, lai būtu papildus finansējumi, lai viņi uzsākt savu praksi. Tas arī mēs turpināsim nākamā gada. Trešais ļoti būtiski noteikti ir jāskatās jāturpina to slimnīcu tīklu reorganizāciju, tad ir jāskatās, kādi pakalpojumi būs katra slimnīcā. Jābūt pakalpojumi, tad ir jābūt ārstu uz vietas un kvalitāte. Nav tā pakalpojumi bez ārstu, kas šobrīd ir, diemžēl, jā.
Un ļoti būtiski turpināsim arī no 1. jūlijā, kā arī minēja, ka līdz 10 eiro medikamentu cenas tad iedzīvotāji nemaksā to 75 centus. Un, protams, ir jāturpina skatās uz farmāciju kopumā. Mums ir jāturpina strādāt ar lieltirgotavā un ar aptiekas, arī runājot par x stundas. Tad mēs arī tur gatavojam. Ir daudz darba izdarīt, varbūt publiski neparādas. Ja? Nu, mēs uzsākam arī iepirkums, kas saist ar kritisko medicīnas, kritisko medikamentu rezervu. Tad mēs pateiksim iedzīvotāji, ja kaut kas notiks, tad mums ir rezerva arī priekš pacientiem ar cukurdiabētu, citas slimības un tā tālāk un tā tālāk. To arī ir iezīmēt šajā budžetā, un mēs arī sāksim iepirkumu. Tāpat arī mēs turpināsim arī iepirkumu ar valsts materiālu rezervu papildināšanu un tā tālāk. Un, manuprāt, ir daudz paralēli lietas, metodisks centra turpināšana darbu, vārdlīnijas rakstīšanas, digitalizācija turpināt. Digitalizācija vairs nav tāds papildus modernu ierīces. Tā ir nepieciešama ikdienas dzīve. Tā ir jau tā kā līdzīgi šito te, visi ir jābūt tur. Jā. Un tāpēc tie cilvēki, kas uzskata, ka e-veselībā bija slikti piemērs 10 gadi atpakaļ, viņš par to laiku ir jau daudz mainījies un tik pilnveidot un visu laiku mēs strādājam un centri strādā, lai būtu mazāk tehniskais problēma. Un pēdējā laikā gan no aptiekas, gan no kolēģi, viņi saka, ka tā ir ļoti minimāli un iespējami pa brīžiem viņi domā, ka tas ir e-veselībā, bet tā ir viņu lokāla programma vai integrātori, jā. Tā kā aptiekā ir savu privātu programmu, viņam tur kaut kāds problēma ar internetu, un viņi uzreiz e-veselība publiski, tad mēs pārbaudām, mēs sakam, nā, mīļi draugi, tas no jums, jā. Un tā te saka katrs, kas te ir apsēdies. Un līdz ar to tā saka, ja ir slikta reputācija kādam, visi ir viegli med virsū, jā, bet tā nav vairāk. Jā. Līdz ar to mums ir jāmaina iedzīvotāji, ka jebkura ar digitālo modelis, jaunu modeli ir nepieciešama arī laiks. Ja? Tad mēs nevaram paprasīt no 20. novembri, piemēram, dažas dienas atpakaļ, ka viss būs 100% bez negaidīšana. Jo no sākuma, kad ir uzreiz 100,000 cilvēku sāk uzreiz izmanto, noteikti ir nepieciešama laiku. Tad cilvēki jābūt pacietīgi. Un prieks, ka daudz ārsti ir rakstīts starp šitu sociālās tīklos, ka mēs saprotam, bet mēs atbalstam to jaunu nosūtījumu formu. Jā. Nu tā apmēram. Tā ir īsumā. Jā, nu tieši tādu papildinot ministru kungu, izvēlētais attīstības modelis ir tāds, ka tas netiek gatavs produkts pilnībā uzreiz palaists lietošanā un tāds arī viņš būs. Nē, tas ir, mēs sākam lietot, meklējam nepilnības, uzlabojam, papildinam, un tad jau būs attīstījies un visiem ērti lietojams. 28. gadu arī esam ieskicējuši, gribās, protams, vēlēt, lai top, bet tagad man, tā kā mēs esam laika ierobežoti, tad tomēr gribās salikt tādu budžets, tā kā vēl joprojām ir galdā principā, vai ne joprojām ir izskatīšanā viss, bet tajā kaut kas paliek aiz strīpas, jau runājām par to, kad, cik mēs dabūnam, cik mums īstenībā būtu vajadzība. Tāpat neko mēs nevaram izdarīt tā kā vienā dienā vai vienā gadā, mums ir kaut kāds nākotnes redzējums. Varbūt, kad mēs varam tomēr paskatīties tādā nākotnes skatījumā uz to, kas ir palicis šajā gadā aiz strīpas, ko mēs redzam, kas tomēr būtu jāizdara, kas nav tomēr viena no galvenajām prioritātēm, bet ko mēs redzam nākotnes savos skatījumos, redzējumos un mērķos, kur ielikt. Tāds mazliet nākotnē 5 gadus varbūt tādu plāniņu uzmetam ātri. Es domāju, ka visi, ko mēs runājam, tas arī katru gadu kaut kā pilnveidot, bet tas arī ir liktermiņā. Bet runājot par šo gadu, es domāju, ka man ļoti būtiski, ka ministram ir kopā ar valdību un saimā ir jāpieņem budžeta, jo, lai uzsāk no 1. janvāri skaidri saprot NVD, cik viņam budžeta nākamā gada, lai tiešām visi to pakalpojumu, ko mēs minējam, lai sāk iezīmēt un uzsākt, lai iedzīvotāji saņemt. Tas ir šogad ir ļoti būtiski pabeigt mums arī to ziņojumu, to plāns, kā izskatīsies nākotnes slimnīcas tīklu Latvijā, ka viņi 3 līmeni ne 5, piemēram, ko tas nozīmē iedzīvotājiem, jā. Ļoti man būtiski arī daudz dažādi ministra kabineta noteikums, kas ir ļoti vajadzīgi nākamā gada, lai uzsāktu. Vēl arī mums ir jāturpina sarunā ar slimnīcām, piemēram, par veselības aprūpes, teiksim,
finansēšana modeli, un ne tikai slims arī Saima, jo jūs tikko minējat, ka mēs no valdība pagājušā nedēļā mēs pieņemam likuma grozījumus par to, ka Latvijas iedzīvotāji, kas nav deklarēti Latvijā, vispār, lai saņemtu veselības aprūpes pakalpojumu Latvijā, īpaši plānveida pakalpojumu, ir jābūt deklarēt Latvijā. Respektīvi, vai dzīvo Latvijā, vai strādā Latvijā. Ja? Un tas ir normāli, tā ir visa Eiropas Savienība. Ja, mēs par to runājam gadiem un vienmēr kaut kas nesanāk. Nu, diemžēl es gribētu pie tā likuma būtu arī Nacionāla veselības dienesta, ka viņi var veidot kā fondu, fondu, kur skatās efektīvi un kvalitatīvi, kā notika ar pakalpojumu. Bet ņemot vērā, ka nav iezīmēta to veselības aprūpu finansēšana, cik tā summa un no kur nāk katru gadu naudu, līdz ar to deputāti un eksperti uzskata, ka nevajag aiziet šobrīd ar reorganizācijas. Un tas ir jautājums, ko jūs man prasiet, kas varētu būt nākotnē. Jā, es nākotnē uzskatu, ka 27. gadā pēc Saeimas vēlēšana to jautājumu ir jābūt ļoti aktīvi uz galdu, kur ir jāiet atpakaļ pie tā, ka NVD ir jākļūst par fondu, tad jāsako, jo nekad nebūs arī tik daudz naudu vienalga, jo medicīnā ir ļoti dārga, un iedzīvotāju skaits samazina, tad nodokļi arī ar laiku samazināsies, piemēram, valsti. Tā pašā laikā cilvēki dzīvo ilgāk, ar vairākām slimībām, tad ir nepieciešami pakalpojumi ilgāk un dārgāk. Līdz ar to arī efektīvi jālieto līdzekļi. Tā pašā laikā mums ir jāmaksā par to, kas ir arī kvalitatīvs. Mēs nevaram maksāt par operāciju, kad jau cilvēki, diemžēl, uztaisa viņam komplikācijas vai invaliditāti, un pēc tam iestādi prasa par to maksātu. Tad mums ir jābūt pacienta centra. Tad pacients, kā viņš jūtas, kāda kvalitāte viņš saņem, tad mēs maksāsim par to. Un tās arī ir jautājumi, ko nepieciešam gan 27. gan 28. pieņemt to beidzot to veselības aprūpu finansēšana modeli, kas varētu būt līdzīgi Igaunija, vai varētu būt līdzīgi, nezinu, Hollande, vai arī izdomāsim Latvijas jaunu modeli, ko mēs gribam, jā, bet kaut kāda veidā mums ir jābūt skaidrs, kāda veidā to finansēšana modeli un veselības aprūpe naudu no kurien nāk. Vai iezīmēsim nodokļi, 3-4 nodokļus, kas šobrīd iedzīvotāji maksā, vai tas ir tie, kas nemaksā nodokļi, maksā kaut kāda tā apdrošināšana prēmija katru gadu, jā. Nu, tas ir jautājumi politiski, kur šobrīd, atkal es pateikšu, diemžēl šajā valdībā nebija iespējama dabūt vienotu sistēmu, ar ko mēs mēģinājām 3-4 modeli, bet viena partija akceptē, viena partija neakceptē, opozīcija neakceptē, eksperti uzskata nē, PVO uzskata, ka vispār neko nevajag mainīt, paliksim pie universālā, kā latviski... Visaptvaroša, jā. Tad visi, jā, tas arī ir fakti, jā. Jo, piemēram, ir pierādījumi, ka ir valsti, kur ir apdrošināšana, ir cilvēki, kur nevar apdrošināt, dzīvo tā saucam ēnu ekonomika, negrib maksāt par apdrošināšanu. Viņi gaida līdz pēdējiem mirkli, un tik un tā valsti paņem viņu akūta veidā. Mēs paņemsim. Sadvirsme tā arī ir, teiksim, Latvijas sadvirsme ir tā, ka mums ir jāizglāb dzīvību. Neatkarīgi no tā, cilvēki maksā nodokļi vai nemaksā nodokļi. Tāpēc tas arī ir diskusija, kas nepieciešama arī ne tikai politiķi, manuprāt, un eksperti, arī nevalsts organizācija, pacientu organizācija, iedzīvotāji vajag piedalīties, jo tā ir mums visiem, tā nav man. Man var būt viegli viens modeli izvēlēt, kā politikas un pieņemt, bet kā viņš pēc tam realizē. Tā kā tā es man redzējumu nākamā 3-4 gadi, un paralēli jāturpina tīklu, digitalizācija, uzlabot veselības finansēšana modelis, birokrāti samazināt, tas jau nepārtraukti ir jāturpina darīt. Lai to visu sasniegtu, nepieciešami kvalitatīvi dati. Jā. Un tas ir tas mūsu nākotnes vīzija, kvalitatīvi dati, vienoti klasifikātori, vienota terminoloģija, un attiecīgi no tā visa izejot arī ir vienoti kvalitātes rādītāji veselības aprūpes pakalpojumiem, kas būtu izmērāmi un attiecīgi varētu politiķi pieņemt lēmumus, balstoties jau uz ekspertu slēdzieniem, nevis kaut ko apmēram ir šādi. Bet tie jau būtu kvalitatīvi dati, protams, to arī mums spiež Eiropas veselības datu telpa, pievienoties tai arī sekundāro datu izmantošanai, un tas ir ne tikai priekš veselības aprūpes modeļi kā tādi, bet tie jau būs arī veselības dati, medicīnas dati,
kas ir izmantojumi pētniecībā un jau konkrēti gadījumu ārstēšanā. Un galvenais ir kvalitatīvi šie dati. Un tāpēc nenozīmē, ka mēs esam visi dati, ka mēs esam pēdējā vieta kaut kur mīlestības. Mēs jau saprotam, ka tāpēc mums nav kvalitatīva dati. Mums tā statistika nav īstenība, piemēram, asinsvādi, ka mēs esam vissliktāk Eiropā. Mums ir visvairāk, mēs taisam to stentu un profilaksi. Līdzīgi onkoloģija ir, piemēram, paņēmam pilotu projektu krūtvēzis, ja? Mums ir 27% uzlabojumu, un tas nozīmē, ja tā ir visur nozare, tad mēs neesam pēdējie Eiropā. Bet mums tā dati šobrīd nav nekur, un līdz ar to aptuveni ņemam, skaitam kaut kādā veidā, un mēs esam kaut kur pēdējie, bet mēs neesam pēdējie, ja godīgi. Mēs jau arī šajā redzījumā esam runājuši. Man liekas, tur tas plāns arī bija 26 dokumenti līdz 27. gadam digitalizācija. Kaut kas tajā schēmiņā bija. Tas skaits arī diezgan iespaidīgs. Dokumentu skaits tas būtu mazākais, bet galvenais ir šī informācija, kvalitatīva, strukturēta informācija, jo tā ir tā digitālā transformācija. Un te ir jārunā arī par izglītības sistēmu, lai topošajiem mediķiem jau domāšanā tiktu ielikt šī digitālā domāšana, digitālā transformācija, jo bez tās mēs tiešām nekur nevarēsim izdzīvot. Tāpat arī ir jāpieņem mākslīgais intelekts. Viņš ir un būs. Un viņš ir tātad jāizmanto. Pēc iespējas vairāk jāveido šis. Arī tas mūsu plānos ir nākotnes digitālais dvīnis, iedzīvotāji digitālais dvīnis tiek veidots. Bet tie ir nākotnes plāni. Labi, un Āri, uzzinājām, ka reorganizācija jau palika aiz strīpas, bet tālāk. Vēl palika aiz strīpas. Jā, es tiešām pienojos finansējuma modelis un pārvaldība noteikti tādas jumtu lietas, bet ar to ir jārisina tas, kas jārisina. Ja, šie kvalitātes, efektivitātes jautājumi pilnīgi noteikti ar informācijas pieejamību, datu apriti, tās lietas, kas šis uzrāviens, es domāju, šobrīd tiešām ir jāizmanto, kas ir digitalizācija, visas tās iespējas, lai nonāktu pie es gribētu teikt, vēl efektīvāks. Ja? Daudz mums, protams, pārmet, un mēs arī iedzīvotāji aptaujās par to efektivitāti. Es domāju, tie savienotie trauki kopumā pie tā zemā finansējuma un tās pieejamības, ko ierobežo finansējums, droši vien arī viedoklis līdz ar to par efektivitāti ir sliktāks, bet es tiešām gribētu teikt, ar to, kas mums ir pieejams, mēs ļoti daudz nodrošinam. Varam izdarīt. Man vēlējums varbūt par to izglītību ne tikai jaunajiem ārstiem, bet kopumā mums kā sabiedrībai. Ja? Tad kardioloģijas uzlabojumus, ja katrs ar sevi vairāk strādāsim, jau no bērnu dienām iemācīsimies. Mums ļoti populāra tēma bija par mutes veselību, par zobiem nesen ar kolēģiem ministrijā arī. Ja? Un to, kā citās valstīs to skatās uz dažādiem cukura patēriņiem, saldinātām tējām. Jau no bērnudārza vecuma strādājam ar šo profilakse, un tad jau pēc 5 gadiem uzlabojumi neizpaliks. Ko mēs droši vien varētu runāt vēl, un daudz jautājumu palika aiz strīpas arī šajā raidierakstā, bet neko darīt. Bet īstenībā es tā domājot par galavārdiem, es domāju, raidījuma sākumā tiešām uzdevu jautājumu, kā tad jūs atšķiraties, jūs atbildības, viss. Bet šeit, atbildot uz katru no jautājumiem, mēs tomēr saprotam, ka arī šīs visas iestādes ir viens vesels organisms, neskatoties to, ka katra it kā pilda. Tāpat es kā pacients īstenībā arī esmu tieši tikpat vienots organisms jūsu iestādēs, cik jūs savā starpā. Un tāpēc šie visi jautājumi ir būtiski katram no mums, gan kā individam, gan arī kā darbiniekam, katrs savā nozarē un visā pārējā. Un tāpēc, ko es varu vēlēt droši vien, lai ar budžetu mēs šajā gadā veiksmīgi nofinišējam un iestartējam, tā kā, lai visas 26. gada mērķi piepildās, tālākie mērķi piepildās. Un tiešām man īstenībā pa šiem raidījumiem ir radies iespējas, ka tomēr Latvija tiešām var. Kad mēs esam daudz kur, statistiski mēs šobrīd varbūt to pierādām, bet, skatoties uz to, ko 22 raidījumos īstenībā, kas ir redzēts gan caur laboratorijām, gan arī jau ar jums pirms tam aprunājoties, Latvijā īstenībā mēs tiešām ļoti daudz ko domājam par jaunām digitalizācijas tēmām, par to, kā tomēr uzlabot šo veselības aprūpu un visu. Un šis ir svarīgs jautājums, nevēl arī mēs redzam, ka presē viņi diezgan daudz ķidā un skatās, jo tomēr tas tiešām ir viens kopīgs organisms, kuru veidojam mēs visi Latvijas iedzīvotāji. Tā kā paldies jums liels par sarunu, lai top, atkal teikšu, lai top, jo tas ir pats būtiskākais, lai mums visiem kopā sanāk. Bet mēs gan jau tiekamies. Paldies! Paldies! Atā.